Līvānu novada kultūras centrā iedzīvotājiem bija iespēja noskatīties dokumentālo filmu Laimes ekonomika, kuras autore Vanda Šiva pievērš uzmanību mūsdienu globālo krīžu iemesliem. Filmas pamatā ir doma, ka daudz mūsdienu problēmu, piemēram, klimata pārmaiņu, depresijas, finanšu kraha un terorisma cēlonis, ir globālo korporāciju radīta pasaule. Pirms seansa sākuma daudz iedzīvotāji gan domāja, ka filma būs par pārtikas produktiem. Tur jau uz afišas bija jau uzrādīts, ka filma būs tāda kaut kāda zinātniska par produktiem, ko mēs ēdam. Tā kā man ir maz bērniņi, lai zinātu, ar ko viņus barotu. Tomēr pēc filmas noskatīšanās skatītāji saprata, ka tēma ir daudz plašāka, jo globalizācija aptver ne tikai pārtikas nozari, bet cilvēku dzīvi kopumā. Lai uzskatāmi parādītu globalizācijas ietekmi, filmas sākumā izvēlēts interesants piemērs - cilvēku dzīve un ikdiena Indijas reģionā Ladakā. Līdz nesenam laikam Ladakas ļaudis pārtika pateicoties zemkopībai un reģionālai tirdzniecībai. Šāds dzīvesveids bija rūpīgi pieskaņots lokālajai videi. 1970. gadu vidū, pieaugot patērētāju kultūrai, Ladakā sākās straujas pārmaiņas, kuras filmā tiek skaidrotas ar milzīgu ekonomisko spiedienu. Un es vēroju, kā šis spiediens radīja intensīvu konkurenci, sagraujot kopienu un saskaņu ar dabu, kas gadsimtiem ilgi bija Ladaku kultūras stūrakmens. Tā Ladaka iepazina globalizāciju. Filmā ievērojami politiķi, ekonomisti un uzņēmēji stāsta par globalizācijas negatīvajām sekām, uzskaitot 8 neērtas patiesības par globalizāciju, piemēram, ka globalizācija padara mūs nelaimīgus, globalizācija izšķieš dabas resursus un sāsina konfliktus. Kā risinājums filmā tiek piedāvāta lokalizācija, vietējo iedzīvotāju ražotās produkcijas lietošana, atgriešanās kopienā. Es domāju, ka mums jāsāk domāt par ekonomiku, kas nav apmāta ar ekonomisko izaugsmi. Ekonomiku, kuras mērķis nav aizvien lielāka peļņa, bet gan iespēja strādāt kvalitatīvu darbu, kas sniedz apmierinājumu, radot patiešām vajadzīgas lietas un pakalpojumus. Arī Līvānu iedzīvotāji uzskata, ka vairāk jāizvēlas vietējo cilvēku ražotās preces, sevišķi viņi uzsver nepieciešamību lietot vietējo zemnieku piedāvātos pārtikas produktus. Daudz ražo to, ko mums nevajag. Vienkārši uzspiež, vajag iekšā, kāpēc vajag to visu iekšā. Kaut kādi jauni augļi parādās veikalā, bet vai viņi ir veselīgāki par to vietējo izaudzētāju? Manā vecumā jau ir jāizdomājas, tāpēc, ka kaiši jau visi sēd un gribētos jau arī labākus produktus. Paši ražojam. Sava saimniecība? Zemīte ir visiem apstrādājam, stādām. Veikalā mēs ko pērkam no dārzeņiem. Filma rosināja pārdomāt arī to, kā globalizācija ietekmē katra cilvēka laimi. Vai jūsuprāt, cilvēki Līvānos ir laimīgāki nekā, piemēram, kaut kādā lielpilsētā, kur viss ir tiešām globalizēts ļoti lielā mērā? Es domāju, ka ir, jo šeit tomēr nav mums tā liela steiga, lai tad nav tās lielās ražotas, ir tie mazie uzņēmumi iekšā, nav tie lielie attālumi, teiksim, kā tā pašā Rīgā, tur stress, tu tiks ar to tramvaju vai autobusu ātrāk uz to darba vietu, un cik tu patēries to laiku, ja? Vismaz nemazāk pa pusstundu, minimums tas būtu Rīgā kaut kur aizbraukt. Šeit tu 10 minūtēs tu tiec, kā saka, līdz rūpnieciskai zonai aizēj. Filma Laimes ekonomika tiek demonstrēta daudz viet Latvijā. Kampaņas par atbildīgu pārtikas patēriņu beidz spēlēt pārtikas cirku laikā. Kampaņa norisinās projektā Glokalizācija - vietējā atslēga globālai attīstībai, Eiropas gads attīstībai 2015 un Eiropas Savienības prezidentūras projekts Latvijas Eiropas Savienības prezidentūrai 2015. Projektu īsteno Latvijas platforma attīstības sadarbībai sadarbībā ar 3 biedru organizācijām Homo Ekos, Latvijas Zemnieku federāciju un Latvijas lauku fórumu. Projekta ieviešanu finansiāli atbalsta Eiropas Savienība, Sabiedrības integrācijas fonds un Latvijas Republikas ārlietu ministrija. Sandra Pēgļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.